Tava dziedināšana tevi nepadara vāju. Tu kļūsti mērķiecīgāka, spēcīgāka, gudrāka. Tu pārstāji kliegt, tu pārstāji skaidroties, tu pārstāji parādīties vietās, kas tevi iztukšo. Tu vairs nejūties spiesta argumentēt vai attaisnoties. Tu kusties citādi, tu runā citādi, tu izvēlies mieru un tu zini savu vērtību un neļauj iztukšot savu trauku. Tas nenozīmē, ka tu esi vāja. Nē. Tas nozīmē, ka tu esi pārāk smagi cīnījusies, lai to atkal pazaudētu. Es atceros vēl, kā pirms dažiem mēnešiem es pārstāju censties izpatikt kolēģiem un vairs nepievērst uzmanību šīm te tukšām sarunām. Jā, pasaule pēkšņi tā nemainījās, bet mainījās mana iekšējā pasaule un pasaule ap mani. Enerģija sāk plūst un es vairs nejūtos nogurusi. Jā, cilvēki domās, ka tu esi mainījusies un viņiem būs taisnība. Tu mainies tajā brīdī, kad tu saproti, haoss, kliegšana, aprunāšana maksā pārāk dārgi. Tāpēc atbrīvošanās, robežas uzlikšana padara tevi stiprāku, ne jau vājāku, un beidzot tava patiesā vērtība sāk augt. Kad tu pēdējo reizi patiesi izvēlējies mieru un dziedināt sevi?